Pateica viens dzimtenē, pateica otrs dzimtenē, pateica trešais dzimtenē un radās tautā. Pateica tautā dzimtenē un kļuva tautā mūžīga. Gadsimts. Neatkarīgas Latvijas valsts rašanas laiks. Latviešu dziesmas caurvīja visus 20. gadsimta notikumus. Neatkarīgas Latvijas atjaunošanas laiks tiek saukts arī par dziesmoto revolūciju. Un tā nav nejaušība. Visas tas grūtības un līkstas, kuras latviešu tauta pārdzīvoja 20. gadsimtā, tika ieaustas dziesmas. Tās ļāva saglabāt ticību, izturību, spēku, spēju nepadoties, rīkoties un pretoties. Kā Daugava vaida un bangas kā krāts, kas tāburaks asaras rauda, kā ozolī piekrastiem briesmīgi šņats, tur dievi un sen tevi gauda. Vai pērkonam tāpēc bija Daugavu rakt, lai dieviem un tevi sargiem bija skaudīgi slāpušiem ūdeni lakt, ar bīzmaņiem kaudamies vārgiem. Gan sen tevi mācēja pamielotos ar saldājo miestu un alu, tad nebija neviena, kas neliksmotos gar Latvijas Daugavas malu. Jūs meitiņas šurpo ar vainaziņiem, ar metrām un ozola zāriem, un puiši ar alu un karoziņiem, lai ziedojam slapušiem zāriem. Lai Daugavas brīvā līdz pamatiem žūst, pat jūra, lai izsiktu sausa, tad trimpunam mūžīgi alum būs klust, lai dzērami paši izkausa. Lai dzeram, lai dziedam, lai uzsakam diet, lai svēts mums ir dievības līkums. Lai trimpus no jauna mums sausa kliet, lai atzīvo sen tevu tīkus. Nemieri, kas 1905. gada Krievijas impērijas galvas pilsētā Pēterburgā pārauga revolūcija. Ātri atveras citas teritorijas. Latvijā 5. gada revolūcija notika ar nepieredzētu vērienu un tautas māsu līdzdalību, bet tā prasīja arī lielus upurus. Kā rakstīja dzejnieks Jānis Akurāters, 1905. gada revolūcija bija vairāk atmodā nekā revolūcija. Tautā ievilka elpu savās gadsimtu nospiestājas krūtis. Un šīs elpās vilciens bija tik vārens, ka nodrebēja Baronu pilis. Tur bija visa tautā kopā. Tā bija visas tautas elpa un cīņa. Ar kaujas saucieniem uz lūpām, ar karstām sirdīm krītat jūs, bet jūsu nāves svētā, brīvā, kā talismans mums dārga būs. Un asinis, kas nevainīgas uz balta sniega kvēloja, tas neizkvēlos gadu gadiem, tas kvēlos mūsu karogā. Miers jums, nu jūsu lūpas mēmas, bet viņu mēmums skari sauks, un cīņai 1000 jaunu pulku no kalpinātās tautas augs. Kas dzīvs, tas ies uz asins kauju, un pilis kritīs, torņi grūs,
jums, kritušiem, lai mūžām slava. Mēs dzīvie iesim atriebt jūs. 20. gadsimta sākums. No vecu baronu degošajā mūžā pēc Pirmā pasaules kara ierākumiem. Šajā laika posmā latviešos nostiprinājās ticība neatkarīgai Latvijas valstī. Ziemassvētku kaujās, Naves salā un pie Mazas Jūglas par šo sapni tika dārgi samaksāts. Tavi dēli, pa malu malām kaisīti, dažs paliek karstā kara laukā, dažs pārnāk mājās sakropļots, dažs paliek karstā kara laukā, dažs pārnāk mājās sakropļots. 1918. 1919. gada notikumi parādīja visai pasaulē, ka mazās tautas sikstums un varonība spēja pašuzupurēties, attaisno Latvijas valsts dibināšanu. Ne ģenerāla von der Goltza dzelzceļa divīzija, ne bermontiešu karaspēka daļas, ne bolševiki nebija spējīgi apturēt Latvijas armijas uzvaru. Šī uzvara dzīvusi cesu kaujās. To Rīgas aizstāvji nostiprināja Daugavas krastos. Karavīri bēdājās, asiņaina gaisma aust, nebēdājot karavīri, sudrabotas saule lec, sniga sniegi, utināja, staltījāja karavīri. Tēvu zemi grūti laiki, dēliem jāiet palīgā. Tēvu zemes brīvestību pirksim mēs rasmī. Tēvu zemes mīlestību mēs ar darbiem radīsim. Gadu notikumi. Gan Latvijas okupācija, gan Otrais pasaules karš atnesa Latvijai jaunus pārbaudījumus. Latvijas pilsētas un lauki tika ieraugti karā virpulī. Katrā karojušā pusē centas pārvilināt latviešus savā pusē, taču sapnis par brīvu un neatkarīgu Latvijas valsti vēl piedzīvo. Tas mīta katra latvieša sirdī. Sava valsts. Tas katram bija tikpat svarīgi, kā vārdi mīlestība un uzticība.
plosīta Latvijā nebaudīja brīvību un mieru arī pēc kara. Tūkstošiem nevainīgu cilvēku tika izsūtīti uz Sibīriju. Daudziem no viņiem vairs nebija lemts atgriezties savā dzimtenē. Mana sirds apziņa, buries, kur ies mana tauta, mana duša, tur ies, debesis un zeme, mana nolemtība, tur ies. Likās, ka Latvijas neatkarības ideja jau ir zudusi, taču radošās inteliģences pārstāvji Vils Ševica, Ojārs Vacietis, Gunārs Astra ar savu nepadošanos tajā bezcerības un netiecības gaisotnē spēja uzklaucēt arī apkārtējos tādu brīvības mīlestību, kura vēsturē tiek dēvētā par trešu apmodu. Par tas simbolu ir kļuvis Baltijas ceļš, kuru tagad jau zina visā pasaulē. Apskalo